Iepazīšanās ar IKT nozari. IKT ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tas ir nozare, kas apvieno elektronikas, datorzinātnes un telekomunikācijas jomas. Tā ietver visu, sākot no datoru un mobilo ieroču ražošanas un attīstības līdz mākslīgā intelekta un sakaru tīklu izveidei un uzturēšanai. Elektronisko komponentu pētīšana un izstrāde. Elektronika apņemās pētīt un izstrādāt dažādus elektroniskos komponentus, piemēram, rezistorus, kondensatorus, tranzistorus un diodes. Šie komponenti ir daudzās elektroniskajās ierīcēs un sistēmās, sākot no vienkāršiem pulksteņiem līdz sarežģītiem datoriem un mobilajiem telefoniem. Informācijas tehnoloģijas ir plaša nozare, kas nodarbojas ar datoru sistēmu izmantošanu, lai apstrādātu, pārraidītu un saglabātu informāciju. Datu apkopošana IT jomā ietver datu apkopošanu no dažādiem avotiem, piemēram, sensoriem, lietotāju ievades vai citām ierīcēm. Šie dati var būt dažāda veida, piemēram, teksts, skaitļi, attēli vai skaņa. Telekomunikācijā tiek izstrādāti un uzturēti sakaru tīkli un infrastruktūra, nodrošināt datu pārraidi un saziņu starp ierīcēm un lietotājiem. Tie pārraida audio un video caur elektroniskiem vai optiskiem kābeļiem. Tehnoloģiju attīstība. IKT nozare ir viena no dinamiskākajām un ātrāk attīstošajām nozarēm, kurā patstāvīgi notiek tehnoloģiju inovācijas un attīstība. Tas ietver jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādi, kā arī esošo tehnoloģiju uzlabošanu, lai nodrošinātu labāku funkcionalitāti un efektivitāti. Jaunas profesionālās iespējas. IKT nozare piedāvā daudz dažādas profesionālās iespējas un karjeras ceļus, sākot no programmētājiem un inženieriem līdz projektu vadītājiem un datu analītiķiem. Arvien pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, kuri ir kvalificēti darbā ar jaunākām tehnoloģijām. Šīs nākotnes izredzes parāda, ka IKT nozare turpinās būt nozīmīga un inovatīva daudzās jomās, un tas rada daudzas iespējas gan profesionālai izaugsmei, gan sabiedrības labklājībai un progresam. Paldies par uzmanību!